Tā, sveicināts. Kā tevi sauc, kur mēs atrodamies? Labvakar, esmu Emīls. Mēs atrodamies manā ierakstu studijā Graboņa 21. Jā, kaut kā tā. Super. Tu spēlē arī vairākās grupās, un es spēlējis. Esmu spēlējis, mēģinu atsākt. Jā. Un kādas ir tavas īsumā bijušas vispār muzikālās gaitas, kur tās sākās, kā attīstījās tālāk, kur ir tās šodien? Viss sākās, kad man 10 gados uzdāvināja akustisko ģitāru. Un tad es sapratu, ka es gribu spēlēt to instrumentu. Tad man 12 gados uzdāvināja elektrisko ģitāru. Un ar to sākās mani mēģinājumi savā grupu Valmierā, jo es dzīvoju Valmierā, esmu no Valmieras. Daudz gadus mēģināju to neveiksmīgi izdarīt, un ap 18. gadu man izdevās savākt savu pirmo kaut cik veiksmīgo projektu, Tavas māsas nāses. Un kopš tā laika esmu paspējis paspēlēt vairākās grupās, Grēcīgos partizānos, Šņik, vēl Kalpos un vēl visādos sīkos projektos. Bet esmu nonācis līdz tam, ka man patīk ierakstīt mūziku. Viss sākās Covida laikā, kad es paliku bez darba un es sāku domāt par to, ar ko es varētu nopelnīt naudu. Es izdomāju piedāvāt grupai Zona ierakstīt viņu pirmo EP. Un sapratu, ka man patīk to darīt, un es sāku attīstīt šo vietu. Un kādēļ radi tādu mūziku, kāda tā ir tavām grupām? Sāksim ar to, ka to mūziku, ko es radu savu grupu ietvaros vairs, tās ir pārāk šauras robežas salīdzinot ar to, ko es daru ikdienā, jo ikdienā es sāku arī producēt un ierakstīt gan pop mūziku, gan black metal, gan šlāgeri. Tikai tāpēc, ka man pēdējos gadus iepatikās visāds muzons, un es sāku saskatīt foršas lietas jebkurā žanrā. Bet tas, kas ar manām grupām, Šņik, es baigi neiejaucos mūzikas radīšanā. Man vienkārši patīk punkroks, jo es no punkroka esmu izaudzis. Un visa mūzika, ko es daru, es cenšos bikiņu punkroka ideoloģiju, punkroka idejas ielikt tajā. Bet Tavas māsas nāses man vienkārši patīk stulba, jocīga mūzika. Man vienmēr patikuši grupas, kas dzied par kaut kādām bezsakarīgām tēmām, kuras spēlē mūziku, kas liek smieties, un es gribēju darīt to pašu, un cenšos darīt to pašu. Un tu teici, ka izveidoji studiju Graboņu, un tad arī pastāstīji, kāds notika, un kādi ir varbūt turpmākie studijas attīstības plāni, mērķi? Plāni, mērķi ir milzīgi, es nezinu. Ka gribētos šo vietu savest vairāk kosmētiskā kārtībā, vai varētu aicināt arī kaut kāds lielāks izpildītājs, tā nebūtu kauns sadarboties ar kaut kādiem lielākiem mūziķiem un atvēl kaut kādā ofisā. Es palēnām cenšos pie tā strādāt. Tam visam vajadzīgs laiks un budžets, un šogad ar naudām iet stipri labāk, tagad tikai gaidu laiku, un vietu, kurš to visu izvākt, lai nokrāsot sienas un sataisīt akustiskos paneļus un tā tālāk. Palielam plāns ir darīt, ko es daru, un skatīties, kas būs. Un kas ierakstot mūziku, rada tevī to kaifu, virza tevi to darīt tieši? Man ļoti patīk sajūta, kad tiek publicēta vai izveidota mūzika, kurai esmu pieskāries, jo man pašam, es nezinu, vai viņa tiešām ir, bet es jūtu, ka ir radošā krīze, kas man traucē rakstīt savas dziesmas, bet man ļoti patīk taisīt mūziku, un producēšanas virzienā man nav tik ļoti radoša krīze, man patīk noklausīties svešus gabalus un
Kas būtu, ja šeit ģitāra nospēlētu šādi, un pēkšņi tas izklausās labāk, un jā, tā diezgan forša sajūta, ka pieskarties labai mūzikai un saprast to, ka daļa no tās mūzikas labuma ir arī no tevis. Un tad pēdējais, kas ir tavs mīļākais mākslinieks scēnā vai mīļākā dziesma tieši no tās scēnas apvidus? Tas būs ļoti grūti. No mūzikas, kuru esmu taisījis, vai vispār kopumā? Vispār kopumā. No scēnas. Kas ir scēna? Kas ir scēna? Viss, kas ir grupu saitēs, tās 70 grupas, plus mīnus. Man tagad vieglāk būtu atvērt, pastīties un teikt, šitie man patīk. Jo man patīk ļoti daudz kas, bet pa lielam man patīk vairāk mūzika, kur radījuši nobriedušāki mūziķi, kurus laikam vairs nevar pie scēnas pieskaitīt. Jo jaunie mūziķi, tāpēc arī ir jaunie mūziķi, ka viņi tikai mācās radīt labu muzonu, un viņu muzonu pie mīļākiem ierakstiem es nevarētu pieskaitīt, bet toties daudzām grupām ir milzīgs potenciāls. No nesen dzirdētā ir Grēcīgo partizānu jaunais albums, kas drīz tiks publicēts. Vienkārši pagadījās tusēties stūdžā, kurā viņi to albumu veidoja. Es tam albumu nesmu pieskaries, vienkārši biju blakus. Un es jūtu, ka viņš tiks publicēts, tas būs mans mīļākais latviešu albums tuvākā laikā. Viņš ir wow. Tad pašlaik Grēcīgie partizāni. Laikam, ja no jaunām grupām skatās. Labi, paldies.